Ooh, yeah, yeah. Everyone has their bright side. Everyone has some dust inside. Everyone has their shiny side. Everyone has little devil inside. You wanted to show how you shine like a star, and wanted to show how. Lūk, arī Eiro dziesmas 2011. Otrā pusfināla dalībnieks Miks Dukurs. Visi jau tur kaut ko dara. Kur tu biji? Drīz sāksies tiešā. Es zināju, es biju Jaunmoku pilī vēl pa fikso uz vēl vienu dziedāšanu itāļu valodā. Jūs domājaties, 21. tiešraidi viņš paspēja aizbraukt no ģenerāla mēģinājuma nodziedāt koncertu, atgriezties, un tas viss neskatoties uz to, kad sniegs putiņo. Ceļš ir fantastisks, jā, es piekrītu. Lidojāt? Slidojām ritīgi, bet 4x4 bija un viss bija parūpēts tā, lai es paspētu kvalitatīvi nokļūt turp un šurp, tā kā viss kārtībā. Slīdēja, lidoja ar helikopteru? Līdz helikopteram vēl neesmu ticis. Ar džipiņu braucām, viss kārtībā. Runājot par pirmo pusfinālu, kur piedalījās tava māsa Paula Dukura, kā tu vērtē viņas priekšnesumu? Viņas priekšnesums ļoti kvalitatīvs, ņemot vērā, ka man pašam arī bija pārsteigums, jo es nebiju klāt tapšanas procesā pārmaiņas pēc, neskatoties citiem gadiem, kur mēs reizēm kopā startējām, pat tā kā es biju patīkami pārsteigts, man patika. Ideja par kūku, jeb torti, kā novērtē? Ideja nebija mana, bet ideja, manuprāt, ģeniāla. Un kaut kā pat nemanot, man liekas, sasaucās, ka mums gan viņai, gan man ir tāda liela rekvizīta skatus, bet tas nebija plānots, tas nebija tā iecerēts. Ja Paulai ir torte, tad tev ir kaut kas līdzīgs olai, jā? Viņu mūsu kolektīvs savā starpā sauc par olajā. Daudz to devē pa koko un bija idejas arī par pudeli tā toču nav. Tas ir kaut kāds, bija doma atspoguļot, to radīšanas prieku, to kad, dzimst tā kā kaut kas jauns, no olas sākās daudz dzīvības. Kā ar skaņu, es apmierināts, kā skan? Jā, super skan. Es pat nezinu, skaņas mēģinājums gan paritēja ļoti strauji, jo arī vakar skrēja uz Valmieru un bija līdzīgs grafiks kā šodien. Tā kā kaut kā visi sakrits vienā punktā. Es nezinu, vai tā tas bija lēmts, vai tam tā nebija jābūt, bet es turos un viss kārtībā. Runājot tomēr par pirmo un otro pusfinālu, kā tu pats vērtē savus konkurentus? Es saku ļoti spēcīgi, es ieraudzīju baigo rekvizītu grēdu un sapratu, ka mēs neesam vienīgie, kas ir padomājuši par savu numuru. Un tas ir super, visi darbojās, visi grib parādīt sev no labākās puses, un tas līmenis auga ar katru gadu. Un, man liekas, tas kas vajadzīgs mums šeit Latvijā. Kas tev ir svarīgāks, žūrijas viedoklis vai tomēr skatītāja balsojuma viedoklis? Vienmēr jau svarīgākais, man ir licies neskapēc tautas balsojums. Ja patīk cilvēkiem, tad viss ir vienkārši super, bet otrs ir tas, kad, ja ir tā kā Paulai, ka būtībā ir abas divas tie novērtējumi ir augsti, gan žūrijas, gan skatītāji. Gribās jau iešaut desmitniekā, bet redzēs, kā mums ies.